Paldies! Mani sauc Juris Rumņenko, pastāstīšu jums par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas iespējām un par Rīgas nama pārvaldnieka pieredzi iepriekšējā programmā un mūsu aktivitātēm, lai tātad turpinātu šo te māju atjaunošanu turpmākajos gados. Tātad, kā redzam, mūsu pārvaldīšanā 4300 ēkas aptuveni. Redzam, ka ēkas, kas būvētas pēc 1991. Gada, ir diezgan maz, varētu teikt, saskaitāmas uz pirkstiem. Pamatā ēkas, kas ir mūsu pārvaldīšanā, būvētas vai nu laika periodā no 1901. Līdz 1950. Gadam, vai no 1950. Līdz 1980. Gadam. Viss šis liek mums ļoti nopietni tātad meklēt risinājumus šo ēku atjaunošanai, un turpmākajos slaidos es pastāstīšu par tām iespējām, kas šodien ir pieejamas. Bet pirms runāsim par iespējām, gribētu vērst uzmanību ministru kabineta noteikumu numur 907 pirmajam pielikumam, kur tātad ir uzskaitīts šis te dažādu ēku kalpošanas laiks. Tas, pa ko jau šodien bija jautājums, un tas jautājums, ko uzdot arī dzīvokļu īpašnieki, kāds tad ir kalpošanas laiks ēkām šobrīd, nerenovētām ēkām, un kā šis te kalpošanas laiks pamainās, ja mēs veiksim šo ēku atjaunošanu. Nestāstīšu sīkāk pa katru pozīciju vai dažādu veidu ēkām. Jūs redzat attēlā, ka šis te kalpošanas laiks ir no 50 līdz 150 gadiem. Un ja mēs paskatīsimies uz dažādu sēriju mājām, tad secināsim, ka šis te kalpošanas laiks vai nu jau ir lieliem soļiem pietuvojies, vai nu tuvākajā laikā tātad beigsies daudzām Latvijā būvētajām ēkām. Ko darīt? Kā jau iepriekšējais runātājs teica, tātad iespēja veikt kompleksu mājas atjaunošanu, un tas Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas viedoklis vai pētījums liecina, ka šis kalpošanas laiks palielinās vismaz pa 30 gadiem. Mēs saviem klientiem sakām, ka kalpošanas laiks palielinās par tik, cik rakstīts šajā ministru kabineta noteikuma numuru 907, 1. un 2. pielikumā, tātad dažādas konstrukcijas, dažādas inženieru sistēmas, dažādi materiāli, jautājums, ko mēs izvēlēsimies, vai apmesto fasādi, vai vēdināmo fasādi, vai PVC cauruļvadus, vai vara cauruļvadus un tam līdzīgi. Tātad visi šie te faktori arī noteiks šo te kalpošanas laiku un pa cik tātad viņš tiks pagarināts katrai konstrukcijai atsevišķi. Tur, kur jautājuma zīmes, tur tā informācija mūsu datu avotos nebija pieejama līdz kuram gadam šīs ēkas tika būvētas. Līdz ar to nemēģinājām arī sameklēt, kas ir mūsu pārvaldīšanā, teiksim, vecākās, vai piedodiet, jaunākās šīs ēkas, atstājām jautājuma zīmes. Es domāju, ka tas šobrīd nav tik svarīgi. Runājot par šiem te pieejamiem finansējuma avotiem, māju atjaunošanai, esam identificējuši vairākus, jūs redzat slaidos. Protams, pirmais un, laikam, lielākais finansējuma avots ir valsts atbalsta programma, ko administrē Altum. Programmā ir pieejami 166,5 miljoni ēku atjaunošanai. Finansējums būs pieejams līdz 2023. gadam, ja nebeigsies ātrāk. Un šeit mēs, protams, aicinām dzīvokļu īpašniekus jau šodien pieņemt lēmumus par dalību šajā programmā un jau pasūtīt tehnisko dokumentāciju, nevis atlikt uz vēlāku laiku, uz, piemēram, 2022. gadu. Kā jau zinām, iepriekšējā programmā tātad bija daudzi gadījumi, kad mājas vienkārši nepaspēja pieteikties. Līdz ar to, lai ko šādu nepiedzīvotu, tad aicinām sarosīties, izpētīt šīs te iespējas šodien, šos te programmas nosacījumus šodien un vērsties pie ēkas pārvaldnieka, lai noskaidrotu tātad, kādas ir manas mājas atjaunošanas iespējas un vai varam piedalīties šajā programmā. Tāpat tātad
Bez šīs teltuma programmas ir pieejams, Rīgā ir pieejams Rīgas domes finansējums 80% apmērā energoauditu sagatavošanai. Šajā gadā šis finansējums plānots 25 000 eiro apmērā. Mums ir simtiem māju, kurām ir jau sagatavoti energoaudita pārskati. Vēl daži simti ar mājām, kurām ir vai nu pasūtīti, vai nu kuras ir rindā, lai šos energoauditu pārskatus saņemtu. Līdz ar to, pat cik šis finansējums ir diezgan liels, es teiktu, 80% apmērā, tad arī aicinām klientus izvērtēt šo iespēju pasūtīt vismaz energoaudita pārskatu, ja vēl nav tātad māja gatava pieņemt lēmumu pa visas tehniskās dokumentācijas pasūtīšanu. Kā nākamo gribētu atzīmēt šo Rīgas domes finansējumu kultūras pieminekļu atjaunošanai, kas 2017. gadā plānota 600 000 eiro apmērā. Mums ir vairākas ēkas, kas vai nu saņēmušas, vai nu ir iesniegtas šajā programmā un ir pieteiktas tātad, un kur mēs plānojam saņemt šo finansējumu. Tātad kopā esam aprēķinājuši, ka vairāk nekā 500 ēkas varētu pieteikties no mūsu pārvaldīšanā esošajām ēkām šim finansējumam. Logu durvju nomaiņai finansējums ir pieejams līdz 5000 eiro no programmas, un nopietnākiem darbiem, fasādes restaurācijai un tam līdzīgi, tātad šis finansējums var būt līdz 14 000 eiro no šīs programmas. Nākamais finansējuma avots, ko arī gribētu īpaši atzīmēt, mūsu klienti gadā uzkrāja vidēji 16 miljonus eiro šo plānoto remontdarbu veikšanai, kas, protams, ir apsveicami. Vidēji viena māja krāja 20 līdz 25 eiro centus pa kvadrātmetru, bet mēs esam aprēķinājuši, ka ja tātad krāja 20-25 centus pa kvadrātmetru, tad var sakrāt aptuveni 2,5 eiro uz kvadrātmetru gadā, un pie izmaksām 100-150 eiro pa kvadrātmetru, kas ir nepieciešamas māju atjaunošanai, tad katrs varam sarēķināt, cik tad mums gadus vajadzēs, lai šo māju atjaunotu vai savestu kārtībā vismaz tās nepieciešamākās lietas, kurām jau šis kalpošanas laiks ir vai nu pietuvojies, vai nu tuvākajā laikā būs pietuvojies. Runājot par tātad citām iespējām finansēt šos māju remontdarbus, mūsu klientiem ir pieejama finansēšana nepietiekama uzkrājuma gadījumā, ar nosacījumu, ka mājai uzkrājuma fondā ir uzkrāti vismaz 25% no nepieciešamās summas. Šādā veidā ik gadu ieguldām vidēji 250 000 eiro māju renovācijai, pareizāk sakot, remontdarbu organizēšanai. Šeit mēs runājam gan par šiem siltināšanas darbiem, cauruļu siltināšanas darbiem, gan par logu nomaiņām, durvju nomaiņām un tam līdzīgi. Tātad šis finansējums ir pieejams, un arī ēkām, kuras vēlas startēt, piemēram, Altuma programmā, bet ir pat varbūt iztērēts šis finansējums logu nomaiņai no uzkrājuma fonda un nav naudas tehniskajai dokumentācijai, tad mūsu klientiem ir iespēja izmantot šo finansēšanas modeli nepietiekamu uzkrājumu gadījumā, ko nodrošina Rīgas nama pārvaldnieks, un tātad pasūtīt šo tehnisko dokumentāciju jau šodien, ņemot vērā, ka projekta sagatavošanas termiņš var būt 6 un vairāk mēneši, tad ir mājas, kuras piesakās šo pakalpojumu izmantot, bet ļoti aktīvi izveido uzkrājumus, un tajā brīdī, kad jāveic šī rēķina samaksa par projektētājiem par veiktiem darbiem, tad māja jau ir uzkrājusi un šis pakalpojums pat viņiem nav nepieciešams. Tā kā kopā ar māju pilnvarotām personām un ar klientiem meklējam iespējas tātad pasūtīt šo tehnisko dokumentāciju jau šodien, pat ja mājai šie līdzekļi vēl varbūt nav pietiekami. Vēl viena iespēja, kā veikt šo māju atjaunošanu, un kas patiesībā laikam vairāk interesē klientus, šis kāpņu telpas remonta iespējas, jo
esam novērojuši, ka klientu var būt mazāk satrauc kaut kādas konstruktīvas problēmas, tekoši jumti, cauruļvadi, kas ir aizauguši un kas ir jāmaina. Bet viņiem tas primārais, daudziem, neteiksim visiem, bet daudziem klientiem tas primārais ir tātad ienākt saremontētā kāpņu telpā. Nu, tad esam izveidojuši šo te maksas pakalpojumu kāpņu telpas remonts, kur tādā veidā esam ieguldījuši jau 66 000 eiro. Un šādā veidā nodrošinam iespēju tajās mājās, kur dzīvokļu īpašnieki nevar vienoties par visu kāpņu telpu remonta veikšanu, tad šādā veidā varam remontēt kaut vai vienu no 5 kāpņu telpām mājā. Informācija par šo maksas pakalpojumu pieejama arī mūsu mājaslapā, līdz ar to var izpētīt, kādi dokumenti jāiesniedz, kā var pieteikties. Mums ir arī provizoriskās izmaksas aprēķinātas, līdz ar to šo visu informāciju dzīvokļu īpašniekiem varam tātad izsniegt un izstāstīt, kādas ir iespējas. Vēl tātad 2 punkti, 2 pieejamie finansējuma avoti šo te māju atjaunošanai. Protams, ir aizņēmas kredītiestādē. Mūsu klientiem tas varbūt ir mazāk aktuāli. Mūsu klienti neizmanto, jo ir tātad šī finansēšanas iespēja nepietiekama uzkrājuma gadījumā. Bet cik esam parunājušies ar kredītiestādēm, tad dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvi un arī privāti apsaimniekotāji izmanto šādu iespēju un finansē šos remontdarbus aizņemoties kredītiestādē. Te gan vairāk laikam būs runa par jumtu remontiem un tādām neatliekamām lietām, kas tiešām māja ir jādara un kur māja nav variantu un nevar gaidīt varbūt kompleksu atjaunošanu, piemēram, Altuma-programmas ietvaros. Nu, un kā vēl viena iespēja šeit arī minēt energoservisu pakalpojumu sniedzēju piesaiste. Šodien redzējām tātad laba prezentācija un daudzas mājas Latvijā tādā veidā jau ir sakārtotas. Nākotnē skatāmies un ceram, ka arī šis energoservisa pakalpojums Latvijā attīstīsies un būs aizvien vairāk šādu te pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to esam arī papildinājuši šo kā iespēju mūsu klientiem tātad veikt māju atjaunošanu. Runājot par to, ko darīt, kā virzīties uz priekšu, nu tātad pirmkārt vēlamies vērst uzmanību mūsu mājaslapai, kurā ir tātad apkopota informācija par māju atjaunošanas iespējām, par realizētajiem projektiem, par to, kādas darbības jāveic, kādi lēmumi ir jāpieņem, lai tātad virzītos mājas atjaunošanas mērķu sasniegšanai. Un tātad esam arī sagatavojuši projektēšanas uzdevuma paraugu projektētājiem, ko esam arī nosūtījuši Altumam. Altums to ir papildinājis, ievietojas arī savā mājaslapā. Droši vien tas nav perfekts un ideāls, bet tas varētu palīdzēt daudziem projektu īstenotājiem vai daudzām mājām sagatavot šo sākotnējo projektēšanas uzdevumu. Protams, ka to varēs papildināt, uzlabot un pēc tam ievietot varbūt projektēšanas uzdevuma versiju 1.2, 1.3 un tā tālāk. Bet tātad ar šo gribētu vērst uzmanību, ka daudzas lietas šajā māju atjaunošanas programmā tiešām varētu unificēt un jau ar šiem te tipveida dokumentu paraugiem tātad radīt dzīvokļu īpašniekiem un arī citiem projektu īstenotājiem vieglāku šī projekta realizāciju, plānošanu un tam līdzīgi. Mūsu mājaslapā ir ievietoti dokumenti arī, tātad dokumentu paraugi kopības lēmumu pieņemšanai, gan kopsapulcē, gan aptaujas veidā. Līdz ar to šeit jūs varat redzēt, kurā sadaļā tas ir atrodams. Ilgāk neuzkavēšos, varu vienīgi piebilst, ka, ja iepriekšējā programmā par māju atjaunošanu bija jāpieņem 50% plus 1, lai saskaņotu projektu būvvaldē vajadzēja 50% plus 1, lai iesniegtu LIA vajadzēja 50% plus 1,
Lai paņemtu aizņēmumu kredīti iestādē, vajadzēja 3/4, pēc tam 2/3. Nu, un daudzi projekti šī iemesla dēļ netika realizēti, jo sākumā bija 50+1, un pēc tam dažas balsis pietrūka līdz 2/3, lai paņemtu kredīti iestādē aizņēmumu. Kas ir jaunajā programmā? Jaunajā programmā gan, lai tātad pieteiktos altumā, mums vajadzēs 2/3, lai tātad pasūtītu šo te tehnisko dokumentāciju un saskaņotu viņu būvvaldē, mums arī vajadzēs 2/3, un, lai paņemtu aizņēmumu kredītiestādē, mums arī vajadzēs 2/3. Līdz ar to neies cauri vairāk tāda iespēja, kad mājas pilnvarotais pārstāvis savāc tātad atbalstu 50+1 un pēc tam cer pievākt kaut ko klāt. Šeit faktiski no pirmās dienas jau vajadzēs 2/3. Runājot par mūsu īstenotajiem projektiem, vēlamies vērst uzmanību, ka pirmās mūsu renovētās ēkas, tātad, kas renovētas vēl 2012. 13. gadā, jau ir nomaksājušas 60 un 54% no ņemtā aizņēmuma, tātad no kopējās aizdevuma summas. Līdz ar to tas, ko mēs sakām saviem klientiem, kamēr jūs šaubāties, vai neesat varbūt izpētījuši šo iespēju precīzi, citas mājas jau ir renovētas un lielāko daļu no šī aizņēmuma jau ir nomaksājuši. Cik zinām, valstī tie projekti, kas ir realizēti vēl 2010. gadā, tad tie ir nomaksājuši vēl vairāk. Līdz ar to domāju, ka tā ir pietiekami laba motivācija, lai šodien izpētītu, kādas ir mūsu katra tātad, mājas atjaunošanas iespējas šīs programmas ietvaros. Nedaudz par izmaksām. Mūsu renovētajās mājās, redzam, ka pirmajās mājās tās izmaksas ir bijušas attiecīgi 85 un 113 eiro uz kvadrātmetru, rēķinot uz dzīvokļu īpašumu platību. Tās mājās, kur veikti apjomīgāki darbi un ne tikai tātad veikta ārējo norobežošo konstrukciju siltināšana, bet arī nomainīti cauruļvadi, iestiklotas loģijas, veiktas cauruļvadu siltināšanas, un tātad šis darbu apjoms ir krietni lielāks, tad redzam, ka šīs izmaksas pietuvojas 150 eiro pa kvadrātmetru. Protams, ja mājām būs konstruktīvas problēmas, būs jāstiprina pamati vai jāremontē balkoni, vai gribēsim nomainīt liftu, tad tās būs papildus izmaksas. Esam aprēķinājuši, ka lifta nomaiņa varētu maksāt aptuveni 20 eiro pa kvadrātmetru. Esam aprēķinājuši, ka balkonu faktiski demontāža un jaunu balkonu izbūve varētu maksāt ap 40 eiro pa kvadrātmetru. Protams, tas viss būs individuāli, būs atkarīgs no stāvu skaita, dzīvokļu skaita un tam līdzīgi, bet šodien ir pietiekami daudz šo te labo piemēru, kur mēs varam paskatīties, kas ir darīts, kādi darbi veikti, cik tas izmaksāja. Kas varbūt, tāda iespēja nebija tām pirmajām mājām, kas nolēma piedalīties valsts atbalsta programmā 2009. 2010. gadā. Jā, un aicinu pievērst arī uzmanību šiem te aizdevuma termiņiem. Tātad lielākajā daļā gadījumu šie aizdevuma līgumi slēgti uz 10 gadiem. Vienā gadījumā līgums slēgts uz 15 gadiem. Līdz ar to tā ir, protams, dzīvokļu īpašnieku vēlme vai izšķiršanās, vai viņi vēlas mazāku mēnešu maksājumu un nomaksāt ātrāk, vai varbūt piedodiet lielāku mēnešu maksājumu un nomaksāt ātrāk, vai varbūt mazāku mēnešu maksājumu un nomaksāt šo te aizņēmuma summu garākā termiņā. Būs bildes no dažiem mūsu tātad renovētajiem projektiem. Daudz dzīvokļu māja Bauskas ielā 51, tāda viņi izskatās šodien. Šeit ir bildes, kā izskatījās pirms renovācijas, kā izskatās šodien. Runājot par māju Bauskas ielā 51, esam sarēķinājuši, cik 40 kvadrātmetru dzīvoklis, kurā deklarēti 3 cilvēki, maksāja
pirms mājas atjaunošanas kopumā, tātad par šī īpašuma uzturēšanu gada laikā. Un cik tad šis dzīvokļa īpašums ir maksājis 1. un 2. gadā pēc mājas atjaunošanas. Nu, tad redzam, ka 2. gadā šīs te kopējās izmaksas ir samazinājušās par aptuveni 10%. Ja pirms renovācijas šī īpašuma uzturēšana dzīvokļa īpašniekam izmaksāja 907 eiro, tad pēc renovācijas tātad šīs izmaksas ir 820 eiro. Ar šo vēlamies vērst uzmanību, ka nevar salīdzināt kredīta maksājumu, kas būs jāmaksā tātad kredītiestādē. To nevar salīdzināt tikai ar rēķinu par telpu apkuri. Tāpēc, ka veicot mājas kompleksu atjaunošanu, ir vēl virkne citu ieguvumu, gan materiālu, gan nemateriālu. Šajā gadījumā runājot tātad par materiāliem ietaupījumiem, redzam, ka tātad veicot mājas atjaunošanu, šīs izmaksas nepieaug. Mēs neaģitējam un nesakam, ka šīs izmaksas samazinās. Jā, šajā gadījumā viņas ir samazinājušās, bet īstenojot jebkuru šādu te kompleksu mājas atjaunošanas projektu, mērķis ir nevis samazināt šīs te izmaksas, bet sakārtot šos te īpašumus dzīvokļu īpašniekiem, nodrošināt iespēju tātad šos ieguldījumus finansēt no iegūtā ietaupījuma un turpmāk par īpašumu uzturēšanu nemaksāt vairāk. Nu, un ja mēs pievērsīsim uzmanību tai tabulē, tad mēs redzēsim, ka tātad samazinājies ir nekustamā īpašuma nodoklis par 90%. Rīgas pašvaldība piešķir atvieglojumus renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem uz 10 gadiem. Ir saistošie noteikumi, kur noteikts noteikta šī iespēja. Arī citās pašvaldībās, cik mums zināms, šādi atvieglojumi tiek piešķirti. Tas nebūs visās, bet katrs pats var paskatīties tad savā pašvaldībā, vai ir paredzēti kaut kādi atvieglojumi renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Vēršam uzmanību, ka tātad veicot mājas atjaunošanu, protams, ka ir iespēja arī sakārtot apgaismojuma sistēmu. Mums ir piemēri, kur tātad veicot šo te apgaismojuma sistēmas pārbūvi, kur nekas varbūt nav darīts gadu desmitiem un ir bijušas kvēlspuldzes, nomainot šo te apgaismojuma sistēmu uz energoefektīvu ar LED gaismekļiem, ar kustības un krēslas sensoriem, var taupīt arī 4 un 5 reizes, un tātad var samazināt šīs izmaksas 4 un 5 reizes, un savukārt veicot varbūt kaut kādus darbus tikai pirmajā stāvā, uzstādot energoefektīvus gaismekļus pirmajā stāvā, tad mēs redzam, ka tas ietaupījums ir 25%. Redzam, ka aizņēmuma tātad atmaksāja dzīvokļa īpašnieks gada laikā ir maksājis 240 eiro tātad visu dzīvokli. Un redzam, ka samazinājušās apkures, karstā ūdens un cirkulācijas izmaksas. Es domāju, ka šeit man nekas nav jāskaidro. Vēršam uzmanību, ka tātad ir iespēja arī samazināt nākamo periodu remontdarbu izdevumus vai uzkrājumu tātad fondu un neveidot vairāk, nekrāt 20-25 centus par kvadrātmetru, bet pēc renovācijas uzkrāt varbūt 5 vai 7. Un, protams, vēršam uzmanību arī uz iespēju samazināt šo te pārvaldīšanas maksu. Šeit gan redzams, ka viņi ir pieaugusi sakarā ar to, ka šī te kāpņu telpas remonts vēl toreiz pirmajā mūsu projektā tika veikts pārvaldīšanas maksas ietvaros, bet citās mājās redzēsim, ka šī te pārvaldīšanas maksa praktiski nav mainījusies un palielinājusies uz kopīpašuma apdrošināšanas rēķina. Finiera iela 15, vēl viena mūsu tāda renovētā ēka. Var redzēt, ka daļa lodžiju ir iestiklotas, daļa nav, tā kā ir vēlējušies dzīvokļu īpašnieki, līdz ar to nav spiesta lieta. Katras dzīvokļu īpašnieks izvēlēsies, vai vēlas vai nevēlas, šāda iespēja ir un projekta risinājumos to var paredzēt. Šādi māja izskatījās pirms renovācijas un šādi izskatās, tā kā jūs redzat labajā pusē. Droši vien, ja nezinātu, domātu, ka tā ir bilde no citas mājas.
Runājot par šīs mājas dzīvokļu īpašnieku maksājumiem, tātad salīdzinājām 12 mēnešu periodā dzīvokli ar 2 deklarētām personām ar 33 kvadrātmetriem un redzam, ka tātad šīs izmaksas samazinājušas kopumā pa 6,4%. Nu, un varat izpētīt tātad, kā ir mainījušies pārējie maksājumi, tātad aizņēmuma atmaksa, koplietošanas elektroenerģija, nekustamā īpašuma nodoklis, karstā ūdens cirkulācija, apkurē, nākamo periodu remontdarbu izdevumi un pārvaldīšanas maksa. Un šeit, kā jau minēju, pārvaldīšanas maksa bija pieaugusi par 5% sakarā ar nepieciešamību veikt kopīpašumu apdrošināšanu, bet patiesībā es domāju, ka tas palielinājums tam vienam dzīvokļu īpašniekam nav tik liels, lai tagad pieņemtu lēmumus, piemēram, nevirzīties uz mājas atjaunošanu, jo kredītiestādes prasa šo kopīpašumu apdrošināt. Tomēr dzīvokļu īpašnieki ir pasargāti no neparedzētām izmaksām, ja gadījumā mājā kaut kas notiks. Lermontova iela 8, vēl viena mūsu renovētā māja. Šeit vēlamies vērst uzmanību, ka mājā ir gāzes apkure. Dzīvokļu īpašnieki bieži vien uzdot jautājumu, vai var veikt mājas atjaunošanu oltuma programmas ietvaros, ja mājā ir malkas vai gāzes apkure. Jā, var, mums ir šāds realizēts projekts, un tas nebūtu nav vienīgais Latvijā, kur māja būtu tātad renovēta, kurā nav tātad centralizētā siltumapgādes sistēma. Bildes pirms un pēc, šādi izskatījās pirms renovācijas, šādi izskatās. Tā kā jūs redzat labajā pusē. Vēl viena mūsu renovētā ēka Dombrovska ielā 49, kas ir arī saņēmusi žūrijas atzinību par šiem te veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Konkursā gada labākā būva Latvijā. Šī ēka īpatnē ar to, ka tā ir pirmā 9 stāvu māja Latvijā, kur izmantots veidināmās fasādes risinājums, un šajā mājā ir veikta visu loģiju iestiklošana. Bildes pirms un pēc. Kurā mājā jūs gribētu dzīvot? Jā, un tad vēl viens mūsu tātad īstenotais projekts sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku biedrību Brīvības gatavē 300. Šis projekts īpatnējs ar to, ka dzīvokļu īpašnieki paši pasūtīja tehnisko dokumentāciju, paši iesniedza projektu LIA, paši izvēlējās darbu veicējus un Rīgas nama pārvaldnieka palīdzību palūdza brīdī, kad bija tātad jānodrošina šis te aizņēmums. Tātad mēs iesaistījāmies sarunās ar kredītiestādēm un tātad palīdzējām šo projektu īstenot un sasniegt šo te plānoto ieceri. Līdz ar to šī faktiski attēla mērķis bija parādīt, ka ir iespēja sadarboties ar Rīgas nama pārvaldnieku un tātad dibināt biedrību un veikt šīs te mājas atjaunošanu. Nevis paļauties uz to, ka šos te darbus pasūtīs Rīgas nama pārvaldnieks, respektīvi tās mājas, kas grib vairāk varbūt kontrolēt šo te situāciju un paši iesaistīties šajā procesā un veltīt tam vairāk laika, tad mēs tādu iespēju piedāvājam un tādi realizēti projekti mums arī ir. Bildes pirms un pēc. Un tātad vēl nedaudz par pieejamo finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Viens konkurss pat noslēdzās, nākamais tiek plānots rudenī, bet mēs sakām, ka tās mājas, kas vēlēsies pieteikties šajā programmā, jau ar steigu būtu jāpasūta tehniskā dokumentācija un tātad jāgatavojās šai programmai iesniegšanai, projektu iesniegumu iesniegšanai šajā programmā jau tagad, nevis jāsagaida tur mēnesis līdz konkursam un tad jāmēģina strept karstu un kaut ko pasūtīt. Aicinām pieņemt lēmumus jau šodien, tās ēkas, uz kurām tas, protams, attiecās, kas var tajā programmā piedalīties.
un tātad pieteikties šim finansējumam. Nobeigumā viena jauka bilde no mājas skolas ielā 25, kas arī renovēta šīs kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas ietvaros, kas arī burtiski nesen šomēnes ir saņēmusi atzinību nominācijā fasāžu renovācijā. Šīs mājas dzīvokļu īpašnieki ir dibinājuši biedrību, aktīvi iesaistījās tātad šīs mājas atjaunošanā, finansējuma piesaistē no Rīgas domas finansējuma programmas, un šobrīd ļoti aktīvi pēta iespējas, lai piedalītos Altuma programmā, un bez tātad fasādes sakārtošanas vēl veiktu arī energoefektivitātes pasākumus, bēniņu pārseguma siltināšanas, ārsienu siltināšanas, tur, kur tas nepieciešams, tur, kur tas iespējams, teiksim, pagalma pusē, un nomainītu apkuras sistēmu, logus un veiktu tam līdzīgus uzlabojumus savā ēkā. Ja ir jautājumi, tad aicinām klientus vērsties pie mums, Rīgas nama pārvaldniekā, klientu apkalpošanas nodaļās, vai rakstīt uz siltināšanai terenu pārvaldnieks. Konsultējam gan individuāli, gan piedalāmies dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs vai informatīvās sapulcēs. Līdz ar to aicinām iegaumēt šo e-pasta adresi un uzdot visus interesējošos jautājumus par māju atjaunošanas iespējām.